vakar noskatījos kādu pārraidi tieši Lielbritānijā, kā tiek gatavots un kā tiek baroti tātad turīgi cilvēki. Ja? Un tur bija vairākas lietas, vairāki personāži piedalījās, bet mani pārsteidza, vai īstenībā jau vairs arī nepārsteidza tas, kad vai tu esi bagāts vai nabaks, cilvēki turpina ēst acidozu veicinošu ēdienu, un kas rada vēzi. Vai tas deserts maksās 500 eiro, kas to arī bija minēts tajā programmā, vai kaviārs 14,000 pa kilogramu. Atšķirās, protams, tās vietas, no kurienes tas nāk, bet pamatā tās vielas, kas tur ir iekšā, vienalga rada vēzi.